Esam Santiago de Compostela, re, ka tā baznīca arī mums aiz muguras ir. Mēs jau vakar atnācām, tagad vēl joprojām minstinamies, re, uz aici vai redzēt. Minstinamies, ko darīt tālāk, braukt mājās vai doties kaut kur. Bet kāpēc es ieslēdzu video? Re, ko aizmugurē vīrs bizina bērnu ar ratiem, viņš ir invalīds. Mēs viņu redzējām pa ceļam jau. Tas nav tā, ka viņš ir vienkārši šeit nokļuvis, viņš ir veicis to ceļu, es nezinu īsti cik kilometrus, ja, bet viņš ir ar to bērnu kopā gājis. Un arī pirms tam mēs redzējām, ka bērnam bija riktīgs excitements no tā visa. Un arī tagad var redzēt, ka viņš ir priecīgs. Bet tas ir krota. Tad aizvakar mēs atnācām uz Compostelu un principā mēs bijām šausmīgi noguruši un vispār putās un lupatās un bija sajūtas, ka bez mazā jābraucina mājās. Tad vakar degunas nokāruši devāmies jau projām no Compostelas un sapratām, ka nav spēka. Nosvērčojām bookingu un atradām ārkārtīgi foršu iestādījumu ar vērtējumu 9,4 augstu. Par 45 eiro. Un paņēmām viņu. Mums vajag atpūsties. Mums ir burvīgas vakariņas, protams, tas vēl papildus maksā, bet cik un tā ļoti tāds foršs iestādījums ir. Bet tā atpūta pie kā ir novedusi. Atpūta ir novedusi pie tā, ka mēs esam saņēmušies ar spēkiem un sapratuši, ka tomēr mēs ejam līdz galam. Esam nobukojuši viesnīcu. Bet biļetes uz 14. oktobri. Tātad mums palicis mēnesi laika, lai aiziet līdz Sagres. Lūk, ko dara atpūta ar cilvēkiem. Vakar likās, ka viss ir jāiet uz autobusu un jābrauc uz Latvijas pusi ar kaut ko. Bet šodien atkal spēki ir un mēs dosimies tālāk. Lūk, tā. Super. Tātad vesels mēnesis ieņemot jaunu valsti, Portugāli. Iekarosim jaunu valsti. Čau. Zaicis man aiz muguras iet un bubinā par to, kas pieņem lēmumu par to, ka iet vēl 1000, sēžot baltos palagos kolosālā viesnīcā, kur vīnu pienes numuriņā. Tā mēs vakar izdarījām un šodien ejam. Lietus līst. Un vispār apstījāmies laika ziņas, ka tā apmēram te arī būs. Un somas ir kaut kā palikušas smagākas, nezinu, it kā neko nenočiepām tādī viesnīcā līdz lielu. Bet somas smāgas. Nu, nekas. Tas puses biļetes jau atpakaļ ir, un kas tad te 1000 nenoiet vēl? 1000 kilometru. Te pat vien ir jau. Es zinu, ka varbūt tās kāds mūsu šito pasākumu, tāpat kā tur nesen vienu citu, internetā ir nosaukuši par stulbs un vēl stulbāks. Bet mēs neesam vienīgie šeit stulbi un vēl stulbāki, jo šeit kaut kur staigā Tā ir mašīna. īstā stulbs un stulbāka komanda. Jā, tas ir labs. Vai ne? Iesim meklēt, kur ir tie damīgi. Lūk mūsu iedomība, ko ir maksājusi. Mēs esam izlījuši līdz ādai. Pilsēta nebija kādi 3 kilometri, kur spruktu nebija. Un par šito drāņķi mēs esam atvilkušies līdz jumpiņam kaut kādam. Pension 2 zvaigžņi, bet nepaliksim. Te būs glāze vīna, glāze alus spēkam. Un čistās ciet. Nu, tad mēs iesim pagaidīsim, jo patreiz gāžas, Jā, tā. Vakar salijām, riktīgi salijām, līdz vakaram pašam lijām un salijām, un bija grūti un traki. Mēģinājām kaut kur iesprukt kaut kādā viesnīcā un nav, mēs neesam uz tā Santiago ceļa un te nekā nav, jo mēs viņu nevaram atrast. Mēs vienu brīdi viņu atradām, bet gājām pēc tam būdām pretējā virzienā un tur krustojumos kaut kādos viņu pazaudējām. Kartas melo. Jā, visi melo. Mēs ejam pēc
kaut kādiem saviem ceļiem. Bet sakarā ar to nav ne alberu, ne viesnīcas, nekā nav pa mežiem brienam. Un naktī atkal lija, un tagad tā kā šodien sola līdz vakaram, ka lietus nebūs. Baigi ceram, jo mums vajag izžāvēt gan telti, gan mantas. Bet militārais zaicis nelīdīs. Jā, un zaicis atsakās līst ārā no telts. Mums ir jānoiet vans, lai paroja vēl normāls gabaliņš. Parādi mežu. Jā, bet no vieta ir forša. Ļoti smuks mežs. Te ir kaut kādi koki, tādi nevar saprast, arī kā viņš ar tādām lapām. Un viņi ir gari tādi. Fantastiski. Viss aizaudzis. Mēs tādā klējumiņā kaut kādā nesaprot izcirstā vai sagatavotā speciāli priekš nakšņošanas esam ielīduši. Vispār viss ir smuki un forši, bet, slapji. Tā ir tā galvenā problēma. Un zaicis ziņo, ka viņai nav spēka neko darīt. Un tupelis ir slapis kājās uzvilktas. Man ir spēks dzert vīnu un ēst. Jā, zaičukam ir spēks ēst sweet cookies, smoked fish and wine. Lūk tā. Un skatoties laika ziņas, šodien ir tā diena, kad tā kā lietus nebūs līdz vakaram, vakarā viņš sāksies un līs 3 dienas. Ko? Zaķis to izdzirdē. Šodien līku ločiem esam cilpojuši, finālā atraduši to par Tugas veju un gājuši pa viņu. Taisnā esam kaut kādus 11 kilometrus tikai nogājuši, bet realitātē kaut kur tuvu pie 30. Mēs esam tā apmetušies pie upītes tādā pļaviņā akal, diezgan mitrā jau tagad. Un tas, kas notiekās, mēs morāli gatavojamies rītdienai, jo rītā mēs apstījāmies internetā, šovakar 11. sāksies lietus un līs rīt visu dienu. Ja tam, ka rītā vienu brīdi uzrāda 44,8 mm. Ko tas nozīmē? Daudz zaiču. Tas ir 4 centimetri ūdens nolīs uz galvas kaut kādā brīdī. Duša. Lūk tā. Tā kā rītā būs forša diena. Sākot jau no paša rīta. Modīsimies ar lietu, pa lietu pakosimies, pa lietu iesim. Vai būs labi. Hello! Šodien mēs atraujamies pilnā, tā teikt, apjomā no laika apstākļiem. Notiek procedūra. Skaties, tā ir mana zeķa. Tas ir ar visiem krūtajiem šitiem apaviem, jo vienkārši paukšiem un ciksē viss satek iekšā. Tā ir visu dienu. Baigi traki, bet tas, kas mierina, ir tas, ka mēs neesam vienīgie idioti, jo pretī nāk cilvēki daudz. Ir 2 stāvokļi, vai nu raudienam sejas, vai arī skaļi smējās. Nekas cits te neatliek šodien, vai nu smieties, jā, vai nu smieties, vai nu raudāt. Labā ziņa ir tā, ka mēs esam atļaujušies nobukot viesnīcu, pēc kilometriem 15 viņi ir, jo cita opcija vienkārši mēs neredzam, jo mūsu telts ludoja arī pa nakti. Atsakot, labi šodien! Tāds ir mūsu ceļš. Tālāk. Tāda izskatās Daka kalnos, bet kur nu mēs ejam lietus laikā. Patiesībā
Nav kur tālāk vienkārši, nav kur tālāk. Nav jau vērts Nav vispār. Ir tā, ka ir vienkārši forši. Esam atkal devušies ceļā un saulains laiks, un labi ir, nav karsti un nav augsti. Un tad mums tāda forša vietiņa ir maziņš bāriņš, kur mums interesantas lietas mājās gatavot vīnu. Kur pat ir redzamas vīnogas. Kur vīnogas tepat karājās. Un tad mums ir mājās gatavotas desiņas, pasniegtas. Ar maizīti, tāds šķīvīts uzkodām. Un pats īpašnieks ir no Vācijas, tāpēc arī ir pieejams normāls vācu alus. Lūk, kāds info. Jā, viss ir labi atkal. Lietas nav, tad viss ir labi. Tikko bija tāds emocionāls notikums, aizmirsās kaut ko Viņi tad mašīnā nesalīda visi? Nu, salīda, bet, miers. Jā, kad mēs satikām latviešus. Jā. Satikām veselu latviešu kompāniju, kas bija izlaista paēst. Viņi organizētā braucienā ir devušies. Emocionālas sarunas un pārunas un vīna dzeršana un alus dzeršana. Un beigās mums atstāja maizīti no Latvijas. Maizīte. Tas ir nenovērtējumi un vēl. Jūs zināt, kas ir šīs? Tā ir vērtība. Tā ir vilniņa, ko likt uz tūznām. Esot, ja to mēs arī nezinājām, tas baigi strādājot. Ja uztaisās tūzni kaut kur uz kājas, tad jāuzliek raitas vilna un viņa pāriet. Vismaz nesāp. Tā kā mēs esam patreiz no tautiešiem nopakot ar visādām svarīgām lietām. Jā, bija ļoti jauki. Jā. Ir atkal spēks, ir tālāk. Patiesībā, reku, Es te... veids ir tur, reku viņi... Tā, vai tā. Šī mašīnā visi sakāp un dosies projām. Bučuk un vīnus te neiet māžoties. Jā, sākot no šodienas vīnus pasniedz šādās glāzēs. Lūk, tāds info. Ko tur daudz runāt? Portugāla. Sasniegt. Drīz būsim mājās.